Ekonomiskās krīzes smagākais punkts Latvijai jau ir aiz muguras. Arvien vairāk pieaug Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrēto vakanču skaits, un arvien būtiskāka kļūst arī aģentūras loma darba tirgus piedāvājuma un pieprasījuma saskaņošanā. Viens no Nodarbinātības valsts aģentūras ar Eiropas sociālā fonda atbalstu īstenotajiem pasākumiem ir bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā 2, kurā ietilpst arī bezdarbnieku apmācība pēc darba devēja pieprasījuma. Ko tas nozīmē? Ja darba devējiem ir nepieciešami speciālisti ar vairāk vai mazāk specifiskām prasībām, profesionālām iemaņām vai zināšanām, var izmantot mūsu pakalpojumu un griezties Nodarbinātības valsts aģentūrā. Vispirms mēs, protams, paskatīsimies savā datubāzē, vai šādi speciālisti jau nav mūsu datubāzē un piedāvāsim to, ja tāds jau būs. Bet ja nav, tad var griezties un izmantot šo mūsu pakalpojumu, apmācību pēc darbdevēja pieprasījuma un uzrakstīt pieteikumu un startēt šajā pasākumā. Dzīve nestāv uz vietas. Attīstās dažādas tehnoloģijas, daudzās specialitātēs paaugstinās darbinieku kvalifikācijas prasības, paaugstinās arī darba devēju vajadzība pēc darbiniekiem ar noteiktām prasmēm un iemaņām. Lai arī bezdarba līmenis Latvijā joprojām ir augsts, arvien biežāk rodas situācija, ka attiecīgā darba veikšanai nepieciešamo speciālistu trūkst. Mūsu valstī šobrīd esam lielā izmaiņu procesā, daudz kas mainās. Ražošanas sfērā, pakalpojumu sfērā darba devēji strādā ar jaunām metodēm. Protams, viņiem ir nepieciešami speciālisti, kas prot šādi strādāt. Nodarbinātības valsts aģentūra vienmēr būs gatava piedalīties šādos projektos. Es gribu vēlreiz uzsvērt to, ka šī ir viena no efektīvākajām darba organizācijas metodēm, viens no efektīvākajiem mūsu projektiem. Un efektivitāti mēs mēram tikai ar vienu rādītāju, cik daudz cilvēku iekārtojas darbā un cik ilgi viņi šeit pie šī darba devēja strādā. Iekārtojas visi cilvēki un strādā 6 mēnešus un ilgāku laiku posmu, mēs tikai esam priecīgi. Nodarbinātības valsts aģentūra aicina darba devējus visā Latvijā izmantot iespēju apmācīt bezdarbniekus savam uzņēmumam nepieciešamajās profesijās. Darba devējiem ir jāizpilda pieprasījums. Viņa ērtībā mēs esam izstrādājuši mūsu mājaslapā tātad veidlapu, kuru tātad ir jāizpilda. Un jāgriežas pie mūsu koordinējošā eksperta Rīgas dažādās filiālēs visā Latvijā un attiecīgi jāiesniedz šis pieprasījums. Pieprasījumā jānorāda tāda informācija kā, protams, uzņēmuma nosaukums, kontaktinformācija un tātad kādas tad izglītības programmas vai prasmes ir nepieciešams šim darba devējam. Jānorāda arī, cik cilvēkus tādas viņam ir nepieciešams, un ja viņš zina kādu konkrētu bezdarbnieku, var pat norādīt arī vārdu uzvārdu, un mēs apmācīsim arī šo bezdarbnieku pēc viņa pieprasījuma. Mēs iepērkam izglītības programmu, izglītības iestādi, un attiecīgi tad šī persona, šis bezdarbnieks dodās uz izglītības iestādi un mācās tajā izglītības programmā, kas ir nepieciešams šim darba devējam konkrētajā gadījumā. Lai darba devējam būtu pārliecība, ka izvēlētie cilvēki tiešām atbilst viņa uzņēmuma vajadzībām, pirms apmācību sākuma viņam jāpiedalās nepieciešamo speciālistu atlasē un mācību laikā jānodrošina viņiem prakses vieta. Pēc apmācību paveikšanas darba devēja pienākums ir vismaz uz 3 mēnešiem pieņemt šos cilvēkus darbā. Šī programma ekonomikas atlapšanas posmā devusi labus rezultātus nevienā Eiropas valstī. Pozitīvi šādas prakses piemēri ir arī Latvijā. Šopavasar apmācības programmu ķīmisko procesu tehniķis Olainas mehānikas un tehnoloģijas koledžā beidza 12 cilvēki. Šo cilvēku apmācība notika pēc akciju sabiedrības Grindex pasūtījuma. Šeit akcents tika vērsts ne tikai uz teorētisko apmācību, bet lai šo teorētisko apmācību pēc tam realizētu praksē dzīvē. Ja? Lai viss, ko viņiem māca, ja? Pēc tam viņi varētu arī praktiski apgūt šīs zināšanas un redzētu, ka tas nav lieks šī apmācība, ka viņiem nākotnē strādājot šajā profesijā, šīs zināšanas tieši būs noderīgas. Un arī atlases process bija moderns un interesants. Tātad no sākuma no 40, kas bija pieteikušies bezdarbnieki, no sākuma viņus aizveda uz reāli viņu darba vietu nākošo potenciālo. Viņi varēja viņu apskatīt, uzzināt no speciālistiem, ar ko viņiem būs jānodarbojās, un gandrīz puse
no viņiem atteicās tālāk mācīties. Ja? Kas būtu noticis, ja mēs nebūtu veikuši pareizo izvēli, tad būtu noticis jau tas mācību procesā, kas arī ir negatīvi. Ja? Tā tad būtu izšķiesta vēl valsts nauda. Otrs, pēc tam no atlikušajiem vairāk nekā 20 cilvēkiem tika atlasīti teiksim, tie, kas varētu šo programmu arī izmācīties. Palika 12 cilvēki, kas bija ļoti veiksmīgi, es uzskatu, ka atlasīti, ja, jo visi ir beiguši ar labām sekmēm, ne tikai teorētisko, bet arī praktisko apmācību. Tātad viņi ir jau sākotnēji izdarījuši savu pareizo izvēli no iespējami nākošai profesijām, vēl papildus pie savas profesijas, kas viņiem jau ir. Un es domāju, ka viņi varēs pielietot gan iepriekšējās zināšanas, ja, kaut kādas darba iemeņas šajā nākošajā profesijā, gan arī jaunās iegūtās. Mums ir pieredze un ir arī prakse jau vairākus gadus, kad pēc darba devēja pieprasījuma mēs apmācām darbiniekus, kas ir nepieciešami konkrētam uzņēmumam. Pēc tam šim darba devējam ir pienākums zināmu laiku, 6, 3 mēnešus nodarbināt šo darbinieku savā uzņēmumā. Tas, kas ir inovatīvs un jauns šajā projektā, ir tas, kad pēc darba devēja Grindeks pieprasījuma tika sagatavota jauna izglītības programma tieši tāda, kāda ir nepieciešama dotajam uzņēmumam, tāda, kas ir atbilstoša mūsdienīgajām šīm prasībām. Tā ir lieliski iespēja cilvēkiem sadūšoties, izlemt par labu arī savas profesijas maiņai, mācīties un atrast sev jaunu darbu vietu un strādāt. Šo programmu beigušie cilvēki saka, ka viņus gaida gaiša nākotne. Ir darbs, ir darba tirgū pieprasīta specialitāte un vairs nav jādomā par to, vai palikt Latvijā vai doties darba meklējumos uz citām valstīm. Es pieņēmu šo lēmumu tāpēc, ka es izvēlējos palikt Latvijā, apgūt vēl vienu jaunu specialitāti, kas man garantēs darbu Latvijā. Jo citādi es biju jau izdomājis doties tālu ārpus Latvijas uz Holandi, kur iespējams es jau šobrīd strādātu, bet šodien es esmu saņēmusi jaunu diplomu, kas man garantē darbu tepat Latvijā. Aizgāju prom no sava iepriekšējā darba, pieteicos bezdarbniekos, un tad bija piedāvājums iet uz Grindeksu konkursu, un konkursu izturot, tad es arī tiku šeit. Tas ir tā kā sportistam sasniegt finišu. Protams, manā gadījumā, jebkurā gadījumā, priekš maniem tas ir pirmais, esmu atnācis. Jo sākums bija grūtāks, un tad nebija ticības saviem spēkiem, bet, kad tu esi pabeidzis, tad tālāk ir tīri darba process. Ja būs kaut kas tāds, kas man patiešām patiksies, tad es noteikti centīšos iegūt plašākas zināšanas un varbūt tad kāpt pa karjeras kāpnēm. Nodarbinātības valsts aģentūras ar Eiropas sociālā fonda atbalstu īstenotais pasākums Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā 2, kurā ietilpst bezdarbnieku apmācība pēc darba devēja pieprasījuma, Latvijā kļūst arvien populārāks. Bezdarbniekiem tā ir iespēja apgūt jaunu profesiju vai arī padziļināt jau esošās prasmes un iemaņas un atrast darbu. Savukārt darba devējs iegūst tieši sava uzņēmuma specifikai atbilstošus darbiniekus.